4. nodaļa – Pēdējo laiku pazīmes. Savā laikā, esot uz zemes, Jēzus stāstīja tautai par pēdējo laiku pazīmēm un parādībām. Lietojot līdzību, viņš to izskaidroja tā. Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Lūkas 21:29. Citā rakstu vietā tā kunga vārdi izskan vēl stingrāk un brīdinošāk. Kad vakars metas, jūs sakāt, būs labs laiks, jo debesis ir sarkana. Un rīta agrumā šodien būs negaiss, jo debesis ir sarkana un apmākusies. Liekuļi, gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast? Mateja 16:2-3. Sinodālā tulkojumā. Kopš tā laika ir pagājuši 100 gadu, tomēr cilvēki nav mainījušies. Iemācījušies paredzēt meteoroloģiskos apstākļus, viņi arī šodien nespēj izprast laika zīmes. Piemēram, vieni no tādiem ir kustība New Age, jeb jaunā ēra. Uzmanīgi lasot Bībeli, mēs skaidri varam saprast to, ka cilvēce pietuvojusies pēdējiem laikiem. Un tas nozīmē, ka arī cilvēka dēla otrai atnākšanai uz zemes. Reiz atbildot uz mācekļu jautājumu par to, ka tas viss notiks un kādas tam būs pazīmes, Jēzus teica tā. Pielūkojiet, ka jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā sakot, es tas esmu. Un tas laiks ir tuvu. Nesekojiet viņiem. Kad dzirdiet par kariem un dumpjiem, nebaidieties, jo visam tam vajag pa priekšu nākt. Bet tūliņ nav vēl gals. Tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Lielas zemestrīces būs. Bats un mēris vietu vietām, šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm. Lūkas 21:7-11. Kā jūs domājat, draugi, vai mēs jau tagad neesam tam liecinieki? Lai kur šodien arī neskaties, it visur izplatās ļaunums. Lai gan grēks vienmēr ir valdījis pasaulē, jādomā, ka stāvoklis nekad nav bijis tik ļauns kā tagad. Paskatieties apkārt un pavērojiet, kā viss pasaulē izskatās. Padomājiet par to, cik bērnu tiek nogalināts vēl pirms tam, kad viņi ierauga gaismu. Statistika rāda, ka nevainīgo upuru skaits katru gadu sasniedz 60 miljonus. Jau tikai šis fakts vien parāda, cik zemu cilvēks ir kritis. Daudzās pasaules valstīs ļaudis arvien tālāk un tālāk aiziet no Dieva. Bērni neciena pieaugušos. Pret veciem cilvēkiem un sirmgalviem nav nekādas cieņas. Okultisma tumšie spēki pārņem prātus un ļaužu dvēseles ne tikai maz attīstītās zemēs, bet arī augsti civilizētās valstīs. Seksuālās propagandas un netiklības vilnis burtiski šļācas pāri pasaulē. Bērnu dārzos un skolās detalizēti izskaidro tādas lietas, no kurām pat pieaugušiem kļūst nērti. Pie mums Dienvidāfrikā lieta ir nonākusi tik tālu, ka daži mācītāji raksta grāmatas par audzināšanu seksuālos jautājumos, ilustrējot tās pilnā vārda nozīmē ar pornografiskiem attēliem. To, kas kādreiz nebija bērniem pieejams līdz 18 gadiem, tagad mierīgi var apskatīt bērni esot 3 līdz 5 gadu veci. Prātam neaptverams, kādu nešķīstību mūsu dienās iespējams redzēt pa televizoru. Grūti saprast vecākus, kuri saucot sevi par kristiešiem, var turēt mājās tādu draņķi.
Nesen man nācās sarunāties ar kādu meiteni, kura dzīvoja pretīgu dzīvi, esot kristīgu vecāku bērns. Es viņai vaicāju, kā tik zemu varēja krist un kur iemācījās tādas seksuālas nešķīstības, esot kristīgā ģimenē. Viņa atbildēja, ka dažus gadus atpakaļ tēvs nopircis televizoru, vēloties dzirdēt ziņas un uzzināt vairāk par to, kas pasaulē notiek. Noskatoties pēdējās ziņas, viņš dažreiz mēģināja no bērniem noslēpt televizoru skapī. Tomēr, kad vecāki nebija mājās, meita to izņēma no turienes un slepus skatījās pašas nešķīstākās programmas, no kurām iemācījās visu to, ko tagad darīja. Vecāki, kad jūs reiz sapratīsiet, kādu atbildību jūs nesat Dieva priekšā par to, ka jūsu bērnu domas, sirds un miesa ir nešķīsti? Dieva vārds Salamana pamācībās 13:24, 22:15 un 23:13-14 skaidri runā par nepieciešamību bērnus sodīt pārkāpumu dēļ. Protams, arī to ir jādara Dieva bijībā, turot mieru sirdī un kontaktu ar to kungu. Ja mēs sodām dusmās, aizkaitinājumā un ļaunumā, tad diez vai rezultāts būs. Velns skaidri zinot tiešo un pamācošo Bībeles mācību šajā jautājumā, lietas virza tā, lai ar likumu tiek aizliegta bērnu sodīšana, pat uzliekot naudas sodu un atņemot vecāku tiesības. Tā rezultātā bērni kļūst arvien vairāk atraisītāki un bezkaunīgāki, izrādot šausmīgu necieņu pret pieaugušiem. Tāds stāvoklis ir daudzās pasaules valstīs, un sevišķi tās saucamās civilizētās. Vēlos pakavēties arī pie aizvien lielākās izplatības homoseksuālisma un lesbisma jomās. Dažādu valstu avīzēs aizvien biežāk var sastapt ziņojumus par baznīcā salauztiem 2 vīriešiem vai 2 sievietēm. Dienvidāfrikā, Durbānas pilsētā, ir grupa mācītāju homoseksuāļu, kuri regulāri vienreiz mēnesī sanāk kopā saņemt svēto vakarēdienu pēdiņās, un pēc tam sarīko savas pretīgās seksuālās orģijas. Un viņi visi pieprasa priekš sevis oficiālu atzīšanu un jaunus valsts likumus, lai tie sargātu viņu tiesības. Tas viss ir daļa no jaunās kustības New Age, kura to visu atzīst par dabīgu un normālu, iznīcinot atšķirību starp labo un ļauno, tīro un grēcīgo, izcēšot esošās robežas visās dzīves sfērās, cilvēku attiecībās un visdažādāko reliģiju vidū. Tādu kā kristiešu, musulmaņu, budistu, hinduistu un tā tālāk. Viss, ja tā var teikt, tiek samests vienā katlā. Cilvēks, grēka sadragāts, tiek aicināts sevi pilnveidot, sevi pielūgt un sevi dievišķot. Cenšoties izdabāt feminismam, Bībele tiek sagrozīta, un sievietēm tiek piešķirtas tādas tiesības, par kurām svētos rakstos nav ne runas, vai pat uzlikts skaidrs aizliegums. Var tieši pateikt, ka feminisms un emancipācija atbrīvo sievietes no Bībeles. Aizvien biežāk un skaļāk izskan runas par jaunu pasaules valdības veidošanu, precīzāk par tāda cilvēka nākšanu pie varas, kurš spēs pasauli pārvaldīt. Tā tiek gatavots ceļš antikrista nākšanai pie varas, kurš izdos likumus visai pasaulē. Pie tam cilvēcei, kas apdzīvo zemes lodi, tiks atļauta tikai viena vienīga pasaules reliģija, kura būs budisma, musulmaņu, hinduisma, krišnas un kristietības mistrojums. Tā ka visiem būs jāstrebj no viena kausa. Katra pretestība tam tiks sodīta ar nāvi.
Vai redziet, kurp mēs dodamies ar jauno ēru? Liels daudzums mācītāju un sludinātāju pie mums Dienvidāfrikā un citās pasaules valstīs jau ir izteikuši savu piekrišanu šai kustībai. Lūk, kāpēc. Katram kristietim ir jāpaceļ savu balsi un jāsāk cīnīties par patiesību. Jūs jau droši vien esat dzirdējuši par zaimojošo muzikālo izrādi ar nosaukumu Jēzus Kristus superzvaigzne, kur Dieva dēls tiek parādīts kā netikumīgs, dziļi kritis, homoseksuāls un netikls cilvēks. Tad lūk, kad šī nešķīstā lieta tika demonstrēta mūsu zemes lielo pilsētu koncertu zālēs Johannesburgā un Durbānā, liels skaits kristiešu, Vispasaules kristīgās organizācijas Kristieši par patiesību vadībā, sagatavoja plakātus ar protesta vārdiem un sapulcējās pie zālēm, kur demonstrēja izrādi. Stāvot pretim ieejai un turot sev priekšā plakātus, kas vēstīja par to, kas un kāds patiešām ir Jēzus Kristus, viņi dziedāja slavas dziesmas, godinot svēto jēru Dieva dēlu, dalīja skaidrojošus traktātus un darīja visu, kas bija viņu spēkos, lai cilvēki saprastu, cik zemiski meli un kāda Dieva zaimošana ir tajā izrādē. Pēc šīm protesta demonstrācijām izrāde pazuda no visām teātra skatuvēm. Vēl kāds piemērs. Kad mūsu zemē izplatījās nešķīstais pornogrāfijas vilnis, visās vietās, veikalu vitrīnās, kioskos, grāmatu veikalos, avīzēs un žurnālos, sabiedriskā transportā, atpūtas vietās un visur, kur pulcējās ļaudis, parādījās piedauzīgas reklāmas un attēli. Tad arī kristieši nesēdēja rokas salikuši. Viņi gāja pie veikalu direktoriem, pie tipogrāfiju un informācijas biroju vadītājiem, reklāmu ražotājiem, dzelzceļa staciju un lidostu atbildīgiem darbiniekiem un pieprasīja aizliegt atklātu pornogrāfijas reklamēšanu. Kristieši un visi cilvēki, kuri atbalstīja šo protesta kustību, vairāk neiepirkās tajos veikalos, kuros, neskatoties uz iepriekšējiem brīdinājumiem, īpašnieki un pārdevēji nenoņēma no letēm, no vitrīnām visu to, kas saistīts ar kailu ķermeņu, attēliem un pornogrāfiju. Tā rezultātā visā mūsu zemē šī nešķīstība pazuda no cilvēku acīm. Bet jūs, dārgie draugi, jūs kristieši, ko jūs paveicāt? Kā uzstājāties pret to, kas apgāna jūsu un citu ļaužu dvēseles, kuras labprāt vēlētos pievest Kristumu? Sātana kalpi nežēlo ne laiku, ne spēku, ne līdzekļus, lai tūkstošus un miljonus aizrautu mūžīgās pazušanas bezdibenī. Bet ko darām mēs, Dieva bērni, lai no viņiem vēl daudzi tiktu izglābti un iegūtu mūžīgo dzīvību? Diemžēl daudzi kristieši neskāpēc ir pārliecināti tajā, ka vienīgais, ko viņi var darīt, būt lūgšanās. Ko lai dara? Viņi nopūšas, jo Bībele ne par velti saka, ka tam visam ir jānāk un tā ir pēdējo laiku pazīme. Tā spriežot, viņi pat neievēro, ka paši vairāk un vairāk tiek ievilkti šajā purvā. Cik gan daudz jau ir tādu, kuri sevi saucot par Dieva bērniem, kopā ar pasauli peld netīrā straumē, kas apgāna. Mācītāji, sludinātāji, evaņģēlisti, vai tiešām jūs neredzat šīs briesmas? Jūs ko, guļat? Jeb esat garīgi akli? Ir pienācis laiks par to nevien runāt, bet kliegt. Jeb vai nezināt, kas notiek jums, tā kunga uzticētā ganāmpulka sirdīs, dvēselēs un dzīvē? Kad beidzot jūsu vidū atradīsies tādi, kuri sāks runāt atklāti un tieši? Kuram būs pietiekoši vīrišķības pirmam piecelties un iestāties plaisumā?
Nešaubos, ka tie, kuru sirdīs vēl deg svētā gara uguns, arī celsies un būs jums par atbalstu šajā lietā. Vai tad var pasīvi noskatīties, kā velns sev pakļauj jauniešu, bērnu un visu to, kas nav iesakņojušies ticībā? Prātus, sirdis un ķermeņus. Mums reiz būs Dieva priekšā jādod atskaita par viņiem. Kristieši, vai tiešām mēs esam nonākuši līdz tam, ka kaunamies pacelt savu balsi par patiesību un mūsu glābēju Jēzu Kristu? Jo pats tas kungs caur savu vārdu saka tā: kas manis un manu vārdu dēļ kaunas šai laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Marka 8:38. Kur ir ļaudis, kuri stāv par Jēzu un cīnās par patiesību? Ļaudis, kuri saskata ar garīgām acīm slazdus, velna izliktus mūsu dvēselēm. Cik ēsmu gan viņš izmanto, lai mūs tur ievilinātu? Un vienu no tām ir bēdīgi slavenā brīvība, personas atbrīvošana no dzimpūšanas, par ko tik daudz šodien bazūnē. Mani draugi, mēs nevaram mierīgi noskatīties velna izdarībās, pasīvi gaidot, ar ko tas izbeigsies. Jo, ja jūsu mājās ir ielauzies zaglis, jūs taču nesēžat rokas salikuši, vērojot laupīšanu. Jūs neapšaubāmi kaut ko darīsiet, lai apturētu ļaundarību. Tad kāpēc nedariet tieši tāpat, kad lieta grozās ap jūsu dvēseļu zagli un ienaidnieku? Jā, tojas laiks, kad antikristam atnākot viņš iegūs varu un spēku darīt visu, ko vēlas. Tomēr tas nepavisam nenozīmē to, ka mums būtu jāpaliek bezdarbībā. Tieši otrādi. Mums jārīkojas tā, kā rakstīts. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtījis, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Jāņa 9:4. Sātans grib pasauli aprīt, bet, ja Dievs var darboties caur tevi un mani, ja mēs ļaujam svētajam garam ar mūsu dzīvi ietekmēt citu dvēseles, tad vēlnam daudz kas neizdosies. Bet tagad es vēlos pakavēties pie dažiem pantiem, kurus atrodam Jāņa atklāsmes grāmatas 13. un 14. nodaļā. Tāpēc, ka tie lieliski turpina mūsu iesākto tēmu, atverot priekškaru, domājams, nepārāk tālai nākotnē. Sāksim lasīt ar 13. nodaļas 11. pantu līdz 18. Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes. Tam bija 2 ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas brīnuma zīmes. Uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tam bija dotas spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa.
Šeit slēpjas gudrība. Kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666. Bet tagad atgriezīsimies pie šīs nodaļas sākuma, pie 1. un 7. panta, kuri vēsta sekojošo. Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa ragiem 10 ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām. Un tālāk 9. pantā mēs lasām, kam ir ausis, tas lai dzird. Šie vārdi norāda, ka attiecīgie zīmējas ne uz ko citu, bet tieši uz mums, Dieva bērniem, kuriem ir jābūt garīgai ausī, lai dzirdētu to, par ko runā tas kungs. Tātad, nodaļas sākumā ir runāts par zvēru, kurš izkāp no jūras un kam ir 7 galvas ar 10 ragiem, uz kuriem atrodas 10 kroņi. Un uz viņa galvām ir rakstīti zaimu vārdi. Ja mēs uzmanīgi izpētīsim pirmā zvēra aprakstu, tad nonāksim pie slēdziena, ka visticamāk runa ir par politisku zvēru. Neiedziļinoties minējumos par to, kas ir šis zvērs, labāk pavērosim viņa rīcības ceļus un jomas. Vispirms gribas atzīmēt, ka uz zvēra galvām bija rakstīti zaimu vārdi, un ka viņš karoja ar svētajiem, tas ir ar kristiešiem, un beigu beigās viņus uzvarēja. Pirmie kristieši domāja, ka šeit ir runa par Romas impēriju, un neviļus ir jāatceras par to, cik šausmīgi vajāja un kristiešus nogalināja Romas imperators Nērons. Bet pirmā zvēra laiks ir pagājis, un pasaules arēnā parādās otrs zvērs, kurš izkāpi nevis no jūras, bet no zemes. Šis zvērs nenāk politikas izskatā, bet reliģijas, un izplata savu ietekmi dažādu baznīcu un kristiešu vidū. Interesanti, ka otram zvēram ir tikai 2 ragi, un tajā būs līdzīgs jēram. Šī maskēšanās zem Dieva jēra tēla no paša sākuma ievedīs daudzus maldos, kuri neievēros, ka neskatoties uz savu līdzību jēram, viņš runās kā pūķis. Vai tagad saprotiet, cik viegli, ja nav izšķiršanas spējas, tikt piemānītam un pavedinātam? Bez ārējās līdzības Dieva jēra maskas šim zvēram būs spējas darīt lielas zīmes un brīnumus, tā ka pat uguns kritīs uz zemi cilvēku acu priekšā. Tieši ar brīnumu zīmēm. Šis zvērs spēs pavedināt ārkārtīgi daudzus, kuri dzīvos uz zemes. Tā, ka viņi izpildot tā pavēli, izveidos pirmā zvēra tēlu un sāks to pielūgt kā dievu. Redziet, kā darbojas velns. Viņš sāk ar politiku, un it kā starp tiem, kas nepazīst Dievu, bet pēc tam savu darbības lauku pārceļ un darbojas baznīcu vidū, mācītāju un kristiešu starpā. Ņemiet kā piemēru jauno teoloģisko mācību par pilnīgu un neierobežotu brīvību, kas spēcīgi aptver visu pasauli. Ja pirmie kristieši lasot atklāsmes grāmatu runāja par to, ka tā ir rakstīta par viņiem, tad cik gan daudz vairāk tas attiecas šodien uz mums? Mūsdienās var sastapt daudzus kristiešus, kuri izskatās ļoti dievticīgi, bet, kad paklausies viņu vārdos,
Tad ar šausmām saproti, ka ar viņu lūpām runā pūķis. Pie mums Dienvidāfrikā daudzās baznīcās tika atrasti paslēpti ieroči. Viņu mācītāji kāpj katedrā ar bībeli rokās un runā tādas lietas, kādas var nākt tikai no vecās čūskas sātana. Piemēram, viņi ņem Mūzus vārdus, kam bija pavēlēts, ieejot Kanāna zemē, iznīcināt visus tur dzīvojošos Izraēla ienaidniekus. Un lietojot šos vārdus saviem mērķiem, tādi sludinātāji aicina ļaudis uz tām pašām darbībām. Tā kā, draugi, esiet modri un ļoti uzmanīgi, lai neuzņemtu pūķa vārdus par Dieva jēra vārdiem. Kas to lai zina? Varbūt arī mūsu vidū ir tādi kristieši. Tu domā, ka viņš ir kristietis, tāpēc, ka pēc izskata ir taisni kā avs. Bet paskaties viņa sirdī un nošausmināsies, ieraugot, ka tas ir vilks aitas ādā. Ļoti iespējams, ka tev ir draugs, kuru tu uzskati par ticības māsu vai brāli, un tev tik ļoti patīk klausīties viņa dievbijīgās runas. Garīgi neredzot, tu pat neievēro, cik viltīgi un blēdīgi viņš tevi lenc savos tīklos. Tā kādreiz Ieva, aizrāvusies ar čūskas runu, nenojauta, kas aiz tā slēpjas. Ļoti var būt, ka arī jūsu vidū ir tādi, kuri mīl citus aprunāt. Ziniet, ka tādiem cilvēkiem ir čūskas daba. Lai apstulbotu un novestu uz neceļiem, velns tādam nolūkam izvēlas ļaudis ar pievilcīgu izskatu vai ar sevišķi patīkamām manierēm. Tā viņš darīja no paša iesākuma, izvēloties čūsku, kurai tajā laikā bija pievilcīga āriene un pati bija ļoti valdzinoša, gudra un viltīga. Tajā ieejot, velns perfekti izmantoja visu to labo, lai pavestu un aizvestu uz viltus ceļa pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu. Tāpēc atkal un atkal jums saku, vienkāršie labsirdīgie cilvēki, esiet uzmanīgi. Neļaujiet sevi savaldzināt ar to, kas ārēji izskatās patīkams un pievilcīgs. Esiet modri, kad dzirdiet mīlīgas runas. Jaunie ļaudis, gūstiet no tā mācību priekš sevis, jo jūs taču esat tik kāri uz visu, kas acīm tīkams un patīkams miesīgām ausīm, cik viegli jūs ļaujaties šai velna ēsmai un ejiet kā vērsis uz kaušanu, pakļaujot savu dvēseli nāves briesmām. Protams, es zinu, ka mani vārdi neatradīs dzirdīgas ausis pie tiem, kas mīl grēku un pēc tā tiecas. Nu ko? Tādi, lai dodas tālāk, baudot to, ko vēlas. Tikai ziniet, ka nepaies ilgs laiks un viss nāks gaismā. Dievs no jums izveidos priekš citiem līdzību, un to, kas ar jums notiks, izsauks ļoti iespējams šausmas un būs par brīdinājumu un mācības stundu priekš daudziem, kuri arī meklē kaut ko līdzīgu. Tātad, esi modrs draugs, jo var notikt, ka kāds atnāks pie tevis nevainīga jēra izskatā, bet ar savu muti runās kā pūķis. Ar savām saldām runām viņš nemanot tevi novedīs līdz krišanai, un Dievs vien zina, vai spēsi pēc tam atkal piecelties. Velnam ir daudz ceļu, lai tevi satricinātu jautājumā par patiesību. Vecā čūska, griežoties pie Ievas, sāka ar to, ka viņas sirdī iesēja šaubas. Vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Tik viltīgi un blēdīgi,
Kaut gan no pirmā acu uzmetiena it kā nevainīgi uzdots šis pirmais jautājums. No tā dzima šaubas, kas, kā izrādījās, bija pilnīgi pietiekoši, lai pirmie cilvēki tiktu padzīti no paradīzes. Tieši šī iemesla dēļ, kad sirdī iezagās šaubas, krituši nemazums pieredzes bagāti kristieši, kuri savā laikā guva daudzas slavas pilnas uzvaras. Ir pietiekoši pagriezt ausi un ieklausīties sātana čukstos. Vai tas patiešām bija Dievs? Un tu jau esi rēcošas lauvas zobos. Vecā čūska pietuvojās pirmiem cilvēkiem ne ar alkoholu un ne ar netiklību, bet ar mazu šaubu sēkliņu. Cik bieži mūsu cilvēciskajos spriedumos parādās tas neciešamais bet. Jā, mēs spriežam. Tas liekas patiešām ir taisnība, bet bieži ir jābrīnās, cik zemu kristietis var krist savos grēkos. Protams, tas tikai liecina par to, cik zems šodien ir kristietības standarts. Bet Dieva bērniem vajadzētu būt kā sakarsētai dzelzī, uz kura nevar uzsēsties neviena muša. Bet īstenībā, kad redzi, kāds daudzums zaļas mušas lido aiz kristieša, tad neviļus rodas iespaids, ka cilvēks dzīvs esot, sapūst. Un tas viss tagad, pēdējos laikos. Ak, cik ļoti mums ir nepieciešami kristieši, kuru sirdis deg kā uguns. Pavisam nesen Vācijā kāds kristiešu laulātais pāris tika uzaicināts ierasties bērnu dārzā uz vecāku sapulci, kuru vadīja kāds ievērojams profesors. Viņš brauca no vienas pilsētas uz citu, ierodoties pēc kārtas visos bērnu dārzos un lasot lekcijas vecākiem. Ziniet, par ko viņš runāja? Viņš tēvus un mātes pārliecināja, ka tagad ir tāds laiks, kad jādod maziem bērniem iespēja izkliedēt sasprindzinājumu viņu dzimumu uzbudinājumā. Tāpēc, viņš turpināja, vislabākais veids, kā to sasniegt, ir dot izdevību spēlēt tā saucamo spēli dakteros, kad bērni pilnīgi kaili apskata un aptausta viens otru, zēni meitenes, bet meitenes zēnus, un pēc tam bērniem skaļā balsī jāpastāsta, kādas atšķirības ir vienam no otra. Šo mazo bērnu skubināšanu uz grēku profesors nosauca par brīvības izpausmi bērnu izzināšanas un attīstības procesā. Un vecāki bija spiesti piekrist, jo bērnu audzināšanu viņi bija uzticējuši bērnu dārziem, kur pastāv lēmumi un priekšraksti. Tādā veidā bērni vairs nepieder vecākiem, bet valstī. Starp citu, šis bērnu dārzs bija kādas baznīcas īpašums. Redziet, cik precīzi piepildās vārdi, kas rakstīti Jāņa atklāsmes grāmatā, kurus iepriekš lasījām par to, ka otrais zvērs atbalsta pirmo, kura nāvīgā brūce izdziedināta. Šis vācu profesors mācīja vecākiem atļaut bērniem darīt sev un citiem lietas, kuras acīm redzami, atklāti, viņus pamudina uz nākošiem soļiem virzienā uz dzimumu izvērtību. Bet slava Dievam, ka šis viens laulātais pāris bija drosmīgs stāties pretī šai nešķīstībai un izņemt savus bērnus no bērnu dārza, paziņojot, ka ar tādu audzināšanu viņi nevēlas neko kopīgu. Jau pravietis Daniēls priekšpasludināja par to, ka nāks grūti laiki, amorāli laiki un negantība, kas ienāks pat baznīcām. Un tas tagad piepildās.
Nešķīstās lietas notiek ne tikai slepeni, bet tiek atklāti sludinātas baznīcās. No daudzām mūsu zemes katedrām skan ne tik daudz sprediķu par Kristu, cik par politiku. Kā redziet, kaut gan pats antikrists vēl nav atklājies, bet viņa gars jau darbojas. Kas to lai zina? Iespējams, arī mūsu vidū ir ļaudis, kuri nespēja pieņemt patiesību tikai tāpēc, ka viņos dzīvo antikrista gars. Nu ko, lai tādi turpina dusmoties. Nāks laiks, un visi redzēs, kas no viņiem paliks pāri. Pagāja 70 gadi no tā brīža, kad Jeruzāleme noraidīja un krustā sita Kristu, un Romas karavadonis Tic aplencis pilsētu. To nopostīja līdz pamatiem, bet templi sadedzināja ar uguni. Tā piepildījās Kristus vārdi. Šeit akmens uz akmens nepaliks. Kā jau teicu, viss virzās uz vienotas pasaules valdības radīšanu, un tas notiks tad, kad pie varas nāks antikrists. Viņš ieies Dieva templī, uzkāps tronī, pasludinot sevi par Dievu. Bībele vēsta, ka antikrists parādīsies jēra izskatā, bet caur viņa lūpām runās pūķis. Līdzīgi Kristum viņš rādīs brīnumus un zīmes, tomēr ne tāpēc, lai ļaudis vestu pie Dieva, bet tāpēc, lai viņiem demonstrētu savu spēku, varu un dižumu. Skumji, ka kristieši mēdz būt tik kāri uz jebkuru pārdabisku spēku izpausmi un sevi neapgrūtinot, lai izpētītu, no kura avota tas nāk. Viegli ļaujas svešai ietekmei un aizraujas ar viltus ceļiem. Izlasītajā tekstā ir teikts, ka pirmajam zvēram būs dota vara valdīt pār pasauli 3,5 gadus. Viņš pieprasīs no zemes iedzīvotājiem bezierunu pakļaušanos un visu viņu pavēļu izpildīšanu. Kurš uzdrošināsies viņam pretoties, tiks nogalināts. Mani draugi, pārbaudiet labi savu dzīvi. Vai tajā nav kaut kas no šī zvēra gara? Mēs varam iet uz baznīcu un regulāri būt dievkalpojumos, ar visu dievbijīgāko izskatu sēdēt sapulcēs, lūgt un dziedāt, bet kad izejam no lūgšanu nama un atveram savu muti, sakiet, kas nāk no turienes? Vai ne pūķa runas? Naids, ļaunums, nepatika, sliktas domas, nespēja piedot un tam līdzīgi. Kur tad ir to vārdu piepildīšana, kuras mums mācīja Jēzus? Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu debesu tēvs arī dzen piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Mateja 5,44 un 6,14,15. Šiem vārdiem ir jābūt kristiešu dzīves likumām. Bet vai tas tā jums ir? Jēzus piesists krustā, lūdzot savu tēvu, par saviem soļiem teica tā: Tēvs piedod tiem, jo viņi nezina, ko tie dara. Lukas 23:34. Bet tu, draugs, kā tu lūdz par tiem, kas tev dara pāri un apvaino tevi, mocot un sitot krustā tavu dvēseli? Kāda ir tava attieksme pret to, kurš runā ļaunu par tevi? Kungs, vēršoties pie mums, saka: Ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem 4 acīm. Mateja 18:15. Tikai otru
atmaskojot, padomā pats par saviem grēkiem. Salīdzini sava tuvākā grēku ar visu to, ko pats esi izdarījis. Vai tas nebūs kā skabarga salīdzinājumā ar taviem grēkiem, kuri droši vien ir līdzīgi baļķim? Un ja tā tas ir, tad izlēm, vai tev vispār ir tiesības atmaskot. Sakiet, draugi, kāpēc mēs pastāvīgi esam aizņemti ar domām par citu grēkiem? Kāpēc citu grēki un nevis mūsu pašu atrodas zem palielināmā stikla? Brālis iet pret brāli, māsa pret māsa, draugs pret draugu, viena tauta pret otru tautu, viena nācija pret otru. Vai tiešām jūs nesaprotat, ka tas arī ir zvēra ierocis, ar kuru viņš labprāt jūs apbruņo? Jūs esat piesūcināti ar pūķa garu, ja darāt to, ko viņš vēlas. Zinu, ka mani vārdi daudziem nepatīk, bet man tas jums ir jāsaka, lai jūs mani nevarētu apvainot Dieva priekšā tiesas dienā. Man jums ir jāsaka patiesība, pat ja tādēļ saņemšu naidu un ķengas. Jānim Kristītājam arī nācās par patiesību samaksāt vispirms ar ieslodzījumu cietumā un pēc tam ar savu galvu, jo atmaskoja grēkā ķēniņu Hērodu, kuram arī bija antikrista gars. Mēs nedrīkstam būt pasīvi vērotāji un klusēt, aizbildinoties ar to, ka visam tā ir jānotiek, tāpēc, ka tā ir rakstīts Bībelē. Nē, mums ir jābūt vīrišķīgiem, neskatoties ne uz ko, runāt patiesību un kliegt līdzīgi sargam uz mūriem, brīdinot par briesmām. Atveriet Atklāsmes grāmatā 11. nodaļu un lasiet par 2 lieciniekiem, Dieva praviešiem, kuri noraidot bailes, pravietos 1260 dienas, un par to zvērs, iznācis no bezdibeņa, viņus nogalinās. 3,5 dienas viņu miesas gulēs uz ielas, un daudzie no tautām un ciltīm, valodu un tautību cilvēkiem skatīsies un priecāsies par viņu nāvi, tāpēc, ka vārdi, kurus viņi runāja, mocīja visas zemes iedzīvotājus. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva viņos ieies, un viņi celsies, iedvešot lielas bailes saviem ienaidniekiem. Un balss no debesīm tiem uzsauks, un viņi pacelsies mākonī pie Dieva. Redziet, kāds noslēgums un kāda slava sagatavota tiem, kas ir uzticīgi un vīrišķīgi Dieva liecinieki. Kad es kā pusaudzis par to lasīju, mana sirds trīcēja, un vērsies pie Dieva es lūdzu, lai viņš man dāvātu spēku un drosmi būt tikpat bezbailīgam viņa lieciniekam. Tāpēc es sludinu, kā es sludinu, neatkarīgi no tā, vai esmu jums tīkams vai nē, un vai jums iet pie sirds šī patiesība vai nē. Kristieši, pēc kā jūs tiecaties? No kā veidojas jūsu dzīves jēga, un iekš kā jūs redzat savu kalpošanu tam kungam? Ar ko ir piepildīta jūsu sirds, un kurp tiecas jūsu vēlmes? Savas kalpošanas sākumā, griežoties pie tā kunga, es teicu, kungs, ja manas lūpas nerunās patiesību, tad lai tās tūlīt pat vēršas pīšļos. Palīdzi man, Jēzu, vienmēr runāt patiesību, neatkarīgi no tā, kā priekšā es stāvu, vai pulks vienkāršu cilvēku, vai ķēniņš un valsts darbinieks. Bet tu, draugs, un jūs, brāļi un māsas, ko sakāt jūs? Antikrists nāks drīz, viņa laiks tuvojas, viņa skaitlis
666. Viņš uzkāps tronī, un viņa vara būs liela. Viņa valdīšana izplatīsies uz visām dzīves pusēm un sfērām, un visiem lieliem un maziem, bagātiem un nabagiem, brīviem un vergiem būs jāuzspiež zīme uz savas labās rokas vai uz pieres, un neviens nevarēs ne pirkt, ne pārdot, tikai tie, kam būs šī zīme, zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. Atklāsmes 13, 16, 17. Jūs droši vien ziniet, ka Bībelē norādītiem skaitļiem vienmēr ir zināma nozīme, kas ir simbols tam vai citam. Tā skaitlis 1 simbolizē vienu dievu. Skaitlis 2 apstiprina liecības patiesumu. Skaitlis 3 nozīmē Dieva trīsvienību. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Skaitlis 4 nozīmē 4 zemes malas, jeb citiem vārdiem sakot, ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi. Skaitlis 5 atgādina mums par Dieva žēlastību. Dāvids, kad viņš gāja kaujā pret milzi Golijātu un paļāvās uz Dieva žēlastību, savā ganatarbā ielika 5 oļus. Skaitlis 6 simbolizē cilvēka miesu un cilvēci. Citiem vārdiem, 6. dienā Dievs radīja cilvēku, kurš kļuva visas cilvēces tēvs. Skaitlis 6 priekš sevis ņems arī antikrists un to trīskāršos, paaugstinās sevi līdz trīsvienīgā Dieva tēlam. Kaut pats būs cilvēks. Grieķu valodā vārds antikrists nozīmē ne tikai to, ka viņš sacelsies un ies pret Kristu, bet arī to, ka šī persona vēlēsies ieņemt Kristus vietu. Nākot pie varas, viņš pieprasīs, lai katrs, kas dzīvo uz zemes, pieņem sevišķo zīmi. Vārda skaitli uz labās rokas vai uz savas pieres. Redziet, Velns vienmēr grib imitēt Kristu. Bībele mums stāsta, ka uzticīgajiem atpirktiem Dieva bērniem uz pieres būs rakstīts Dieva Tēva vārds. Atklāsmes 14.1. sinodālā tulkojumā. Tieši tā izdarīs arī Velns, atnākot antikrista izskatā. Ar sava vārda skaitli viņš iemiesos savu nešķīstību un draņķību uz to pierēm, kas viņu pielūgs. Tie, kas atteiksies pieņemt šo zīmi, ne tikai nevarēs ne pirkt, ne pārdot, bet samaksās par to ar savu dzīvību. Jau šodien mēs varam redzēt šī laika pazīmes. Tā piemēram, daudzos veikalos un degvielas uzpildes stacijās var pirkt bez skaidrās naudas līdzekļiem, ja ir speciāla karte. Un to izskaidro tā, ka tāds pirkšanas pārdošanas veids ir droša aizsardzība pret naudas nozagšanu. Tādā veidā, pavisam nemanāmi, izmantojot to vai citu iegānstu, Velns iesāk savu lietu, gatavojot ceļu antikristam. Un visos viņa sagatavošanas darbos vienmēr tiks izlietota viena un tā pati taktika, par kuru runa ir svētajos rakstos. Viņš sāks savu darbību imitējot jēru, tomēr ar viņa muti runās pūķis. Bet paskatīsimies tālāk un izlasīsim, kas Bībelē teikts par viņa galu. Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā no 19. līdz 21. pantam stāv rakstīts tā. Es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus. Tie bija sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karotu ar to, kas sēdēja uz zirga un ar viņa karapulku. Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes, un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi
un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā. Visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jātnieka mutes, un visi putni ēda no viņu miesām. Tāds būs Antikrista gals, abu zvēru, un kopā ar viņiem arī viltus pravieša. Degošā sēra uguns jūrā, ko viņiem sagatavojas visu ķēniņu ķēniņš. Pie kura piederi tu, draugs? Vai nestrādā kopā ar viltus pravieti, kurš darbojas zem svētā gara vārda, un tomēr ar viņa muti runā puķis? Ja tas ir tā, tad arī tu ņemsi dalību tajā šausmīgajā, par ko vēstīts tā. Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā. Tur bija arī zvērs un viltus pravietis. Tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam. Atklāsmes 20:10. Lai to atceras tie, kas mīl kritizēt citus, bet paši dzīvo grēkos. Ja jūs nevēlaties pilnīgi nošķirties no saviem grēkiem, ja tos slēpjat, visādi attaisnojot un apslēpjot, tad arī jūsu gals būs uguns un sēra jūrā un nepārtrauktas mokas dienu un nakti. Nožēlojiet grēkus, kamēr vēl ir laiks, un nesakiet, ka es pārāk sabiezinu krāsas un visu pārspīlēju, kad pēkšņi pienāks jūsu stunda, un jūs nostāsieties mūžības priekšā. Tad ar novēlošanos sapratīsiet, ka es pat pusi neesmu pateicis no tā, kas jūs sagaida. Bēdas jums, ja pagriezīsiet muguru tam, kurš joprojām aicina.